Sveicināts manā YouTube kanālā. Šis ir 3. no 10 video baroku vingrinājumu ģitāras spēlē. Iepriekšējos 2 video mēs apskatījām sekojošus vingrinājumus. Pirmais bija otrs vingrinājums bija. Šodien es nodemonstrēšu trešo vingrinājumu. Viņš savā būtībā demonstrē to, kā tu vari paņemt kādu intervālu. Šajā gadījumā tā būs terce, un tu viņam var pielikt klāt diatoniskas ievadskaņas. Pieņemsim, ja mēs sāktu ar solu, no sola terce būtu sola si, šīs 2 notas. Un tā vietā, lai nospēlētu vienkārši sola si, mēs īstenībā sākam no notas si, no augstākās. Un pieliekam šai notī 2 ievadskaņas. Viena, kas ir augstāka, viena, kas ir zemāka. Nevis vienkārši notas si, bet. Un beigās amatnota tercē. Var spēlēt arī hammeroniem pulkam. Pirms mēs ejam tālāk, pārliecināties, ka tu saprati šo mehāniku, jo viņi pēc tam vienkārši tiks attīstīt un sekvencēt tālāk par pārējām sol mažoru gammas notiem. Si, do, si, la, si, sol. Ja tev ļoti patīk attīstīt alternate picking, nu, tu vari mēģināt visus notas un mediātoru spēlēt. Tad paskatāmies, kā izskatīsies, ja mēs šo pašu spēlētu tālāk. Es pieļaušu, ka tu jau vienkāršā variantā terces diatonisku varētu nospēlēt sol, la, si, do, re un tā tālāk. Tad šeit mēs liekam šīs ievadskaņas klāt. Sākšu no notas si un tā mēs pastaigāsim mazliet uz augšu, lai vienkārši saprast, kā tas sekvencējās tālāk. Tādējādi tu iet arī tālāk līdz sol mažoru gammas augstākajai notī šeit, tad nākt atpakaļ. Un tad tieši tāpat arī pārējās formās. Pēc tam, kad tu visās formās ērti un izspēlēt cauri, tu vari pamainīt tonalitātes. Un arī likt šos vingrinājumus iekšā savā improvizācijā un kombinēt savā starpā kopā. Tāds lūk neliels vingrinājums šajā video. Neaizmirsti abonēt manu kanālu un gaida nākamos video no šīs minisērijas par baroku vingrinājumiem.